liels gods šodien stāvēt tieši šeit un pagodināt Dievu un pasludināt par viņu darbiem, ko viņš ir darījis manā dzīvē. Es esmu sagatavojis tādu maziņu lapiņu ar dažādiem tādiem punktiem, ko visbiežāk cilvēki uzdod man kā kristietei, no neesošās kristietes pārējot uz kristietību, ja? Visbiežāk uzdotie man jautājumi. Un beigās es arī izstāstīšu savas divas spēcīgākās no dzīves liecības. I want to share my greatest testimony. Kā es nonācu pie Dieva. How I met God. Un tad sāksim tātad, kāpēc es nācu pie Dieva? Why I came to God. Patiesībā Dievs nāca pie manis. Actually, God came to me. Dievs īstenībā vienmēr ir bijis ar mani, bet nevienmēr es biju ar Dievu. He always been with me, but not myself, not me. Not I was with him. Kopš bērnu kājām es atceros, kad es gāju svētdienas skolā, es gāju katoļu skolā. I was attending Sunday school, like Catholic belief. Tā kā man bija jau kaut kāds tāds saprašana, kas ir Dievs, kas viņš tāds ir, un es par viņu jau biju dzirdējusi. I heard about God, so I had some understanding. Bet tā kā es nāku no neticīgas ģimenes, tad tas viss tā noslēpa un bija ļoti grūti, jo tikai par Dievu es dzirdēju esot baznīcā. Because my family were not Christians, and only knowledge I got in church. Jā, un gadiem ejot, kad es biju pusaudze, And when I became a teenager, visādas interesantas lietas sāka notikt. interesting things started to happen in my life. Man bija 12 gadi, I was 12, un mēs sētā spēlējāmies ar puišiem un meitenēm kariņu. and we were playing war. Un vienam ienāca ideja pie kāda uzkāpt augšā balkonā, kur ir 3. stāvs. And one person just had idea to climb up to the 3rd floor, where is balcony. Un, protams, kā jau puišiem meitenēm tur cīnās, spēlējās kariņu. And like fight, girls with boys, and all this game goes on. Es paskatījos balkonā uz leju, man bija tā mode nospļauties, jo man patika tā skaņa. And I just looked down from the balcony, and I like to sit, and I like see how it goes down, and the sound at the end. Un vienā momentā es sajūtu grūdienu, And suddenly I felt a push, un es biju izgrūsta no 3. stāva. and I flew down from the 3rd floor. Jā. Man bija abas kājas laustas, My both legs were broken. kreisā roka, deguns, Left zobi. arm, my teeth, Un es vēl atceros to momentu, kā es kritu. and I remember the moment how I fell down. Un pats trakākais bija tas, kad šie bērni nobijās no tā, un viņi mani sāka vilkt uz šķūni. And those children just were afraid for what happened, and they just started pulling me to some shed. Un teica, lai nesaku mammai. I said, don't tell your mom. Un es sapratu, ka kaut kas nav And kārtībā, jo es nevarēju something is wrong pakustēties. because I couldn't move. Pagāja kaut kāda stunda, un Like 1 hour passed. māma sāka meklēt, My mom started to look for me, un kāds aizgāja pateikt, ka es esmu nokritusi, and somebody said that she fell, un man aizved uz slimnīcu. and I was taken to hospital. Jā, un tad, jā, man saģipsēja. Of course, I was in not plaster, something very significant, cast. Jā, Yeah. un es atceros, ka šis dakteris teica man, ka tas ir pilnīgi neticams brīnums, jā. And doctor said this is total miracle Tāpēc, kad es kritu ar seju pa priekšu, un because
Ļoti ķermenis bija atslābis, ja, jo tas bija negaidīts kritiens. My body was very relaxed and I was falling down with my face in the front and so I was very relaxed. It was a surprise. It wasn't expected. Yeah, it expected. Un tad pagāja kaut kāds laiks, tad es pieaugu, man bija 24 gadi. And when I was 24, un man piedzima dēls. I got a son. Un pēc dzemdībām man sākās ļoti spēcīgas galvas sāpes. After delivery, I had very strong migraine. Es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, jo man labajā pusē deniņi sāka pampt, un es jūtu, kad man redze pasliktinās. And I understood something is wrong because on the right side there was some puffiness started to swollenness, and I couldn't see properly in my right eye. Šeit es gāju pie ārstiem. And I went to doctor. Man šeit nepārbaudīja Here. zāles. Un es izdomāju, ka ir jābrauc uz Latviju. And then so the medication was prescribed, but it didn't help, so I decided to go to Latvia. Tā kā man Latvijā vairs nebija ārsts, kad caur I didn't pazīšanos. have a doctor in Latvia. Through my friends, I found some. Dievs man sagādāja ārstus. And God gave me a good doctor. Aizbraucot uz Latviju, es nodevu analīzes. And there I gave my blood test. Aizgāju pie doktora pa sieviešu līniju. I went to doctor for women's need. Tajā laikā šis doktors man kaut ko pateica latīniski, kad man būtu jābrauc atpakaļ. And the doctor said something in Latin language, so I couldn't understand properly. Un man tajā laikā likās, ko viņš tur saka, es taču nebraukšu atpakaļ. Viss man kārtībā, nekas man nesāp. And I thought, I don't need to go back. Everything is fine with me. No pain, all is fine. Un es galu galā atbraucu ar citu problēmu. Man sāp galva. I actually came with another issue because I have migraine and very strong headaches. Es atlidoju atpakaļ uz Angliju. I came back to UK. Un man atnāca uz ēpastu analīžu rezultāti. And the blood test results came back. Ar lieliem sarkaniem burtiem. Big red letters. Man ir hepatīts C. With a hepatitis C. Es biju šokā. I was shocked. Man bija 24 gadi. Es vispār nezināju, kas tas ir. Years old, I didn't even know what it is. Es pirmo reizi paņēmu Google. First time I opened Google. Sāku tur rapņāties, lasīt, kas ir search what it is. Man sāka zvanīt no Latvijas. And people start to call from Latvia. Un teica, ka man steidzami ir jālido They atpakaļ. said I immediately must come back to Latvia. Un man ir jādodas uz infektoloģijas nodaļu. And I need to go to hospital specific infectional. Un tas bija jūnijā, kad Latvijā ir šie Jāņi un Līgo, kad vispār nebija iespējams dabūt biļetes. It was in June when all the costs of flights were very high. Es biju gatava kāpt mašīnā un braukt I ar was mašīnu. ready to go by car. Jo es pazvanīju arī Latvijas doktoriem un prasīju, kas tas ir, ko man gaidīt, vai es mirstu. And I called my doctor in Latvia and I didn't know what to expect. I'm dying or what is happening right now with me. What to expect. Un viņa man teica, nu, būs jāiet ķīmijas terapijas. Oh, she said, you will need chemotherapy. Un man to vajadzēja tikai dzirdēt. And this was the only thing I needed to hear. Es jau pazvanīju mammai un teicu, ka es mirstu. And I had called my mom and said, I'm dying. Visiem teicu, ka es mirstu. I told this to everyone. I'm dying. Un es atceros to dienu, kad es gāju Veikfildā, mums ir tā katedrāla baznīca. I remember we have cathedral in the town center in Wakefield. Manam dēlam bija 6 mēneši, viņš bija ratiņās. My son was 6 months old at that time in Chile. Es apsēdos uz tām trepēm. I sat on the stairs. Un es pirmo reizi lūdzu Dievu First time I prayed to God. pirms braucienu uz Latviju. Un es atceros, es teicu, Dievs, tu paskaties, cik man ir gadi, es gribu redzēt, kā mani bērni aug.
Un es viņam lūdzu pilnīgu dziedināšanu. And I prayed to give me total healing. Un es pirmo reizi lūdzu tik ilgi un tik dziļi, And the first time I prayed so long and so deep. ka man likās, ka es nejūtu zem kājām virsmu, kad es esmu viena pati. Like I am alone, only me, nobody is alone. Es aizlidoju pēc 2 nedēļām uz Latviju. After 2 weeks I went to London. Izdomāju arī aiziet pie šī te vēlreiz ginekologa, bet pie cita, kamēr es gaidu analīzes nododot. Visited another doctor for women's issues. Un Dievs visu bija tā pakārtojis, And all happened from God's working. lai es ne tikai uz Latviju aizbraucu pārbaudīt galvu, I wanted not only check my head, bet arī visu pārējo ķermeņa daļu. but things. Un ja es nebūtu aizgājusi pārbaudīt pa sieviešu līniju, And if I would not come to that confidence, tad es domāju, ka man šodien arī šeit nebūtu. probably I would not stand here. Jo tas daktars, kurš man teica, lai es atgriežos atpakaļ, Because that doctor told me to come back. viņš man pateica, ka man ir dzemdes kaklā kaut kāds jau veidojums. He told me I had some kind of like cancer or something. Pre-cancer cells. Tā bija piektdiena, un man pirmdien jau uzlika uz operācijas galda. That was Friday, and on Monday I already was Viss, paldies Dievam, bija veiksmīgi. successful. Un tad es domāju, nu kas vēl tās analīzes. What else? Un analīzes es saņēmu savā dzimšanas dienā. And I got my blood test results on my birthday. Man no Liepājas bija jādodās uz Rīgu, I need to go from Liepāja to Riga, un es ieeju tajā kabinetā, and I'm coming into this doctor's room, un es raudu. and I'm crying. Un šī daktara saka, kas tev ir, bērns, kāpēc tu raudi? So to talk to you, like, why are you crying, Michelle? Un es teicu, man ir bail. I'm so afraid. Man ir bail no rezultātiem. I'm so afraid of the results. Un viņa man saka, kurš ir tavs lauku dakteris? Who is your local? Es nesapratu, par ko viņa runā. I understood what she's talking about. Viņa teica, vai mans Latvijas ārsts ir redzējis šīs analīzes. And she asked, did your doctor see these results? Un es teicu, jā, jo tā bija viņa, kas man nosūtīja. Yes, because she directed me. Viņa teica, tev ir bijis C hepatīts, She said, you had C hepatitis, bet kaut kādā brīnumainā kārtā tavs organisms viņu ir, kā lai pasaka, izcīnījis. but your body miraculously Un viņa teica, fighted over it. tas ir ļoti reti, kad tā notiek. Un es neticēju, I couldn't believe jo man vēl stāvēja tie rezultāti, kur ir rādīts pāri normai. results where it was over the top. Viņa teica, tev būs jānāk katru gadu pārbaudīties. She said, you check every year now. Un tad, kad es tagad eju pārbaudīties, man nekas nav. When I'm coming, I'm all clear. Jā, tā kā Dievs ir varens un viņš man ir dziedinājis. Jā, Dievs man ir dziedinājis un es gribēju pateikt, ka no tā brīža, kopš es pieņēmu Jēzu, jo iemesls, kāpēc es pieņēmu Jēzu, jo es negribēju vairs dzīvot, jo man bija diezgan daudz dzīvē notikumu, kurus es vairs nevarēju pati uz saviem pleciem pavilkt. Jā, un vienā jaukā dienā man viena kristiete neiedeva bībeli, bet iedeva vienkārši grāmatu par Dievu. Un es viņu sāku lasīt, un es sajūtu kaut kādas pārmaiņas sevī. Un man sarunāja tikšanos,
lidojam uz Latviju pie mācītāju Opengēma. Aizbraucot uz Latviju, man bija grēksūdze 3 stundu garumā. Iznākot ārā no Opengēma, sāka notikt nedabiskas lietas. Jā, tiešām tādas lietas, ko neviens pat nespēja noticēt, un neviens man arī neticēja. Un tad es sapratu, ka nav jēgas nevienam neko pierādīt. Proof. Un tad man bija tāda vienīgā lūkšana, un Dievs man uzdāvināja ļoti skaistu dāvanu. Bija periods, kad es biju pašā zemākajā punktā dzīvē. Man ļoti patika uzlikt austiņas un staigāt līdz Sandulkaslam. Kāds ir bijis Sandulkaslā? Ļoti skaista vieta, kur padomāt dzīvi. Un es sēdēju uz tā viena soliņa, jo tur ir 3 soliņi, un es sēdēju uz tā viena soliņa uz austiņām, un es lūdzu Dievu. Un es teicu, lai Dievs man dziedina no atkarībām, addictions, lai Dievs man dod ģimeni, vīru, lai mainās visu man dzīve. Un gada laikā Dievs man deva jaunu māju. Es satiku savu vīru, un man vīrs ir eņģelis, un viņam patiešām vārds ir Angel. Actually is Angel. Un pats interesantākais ir tas, kad vīrs man bildināja 6 mēneši pēc iepazīšanās. Bet tā vieta, tas bija tieši uz tā krēsla, kur es sēdēju gadu un nācu katru dienu un lūdzu Dievu. Man tas likās, kā tas var būt? Tā kā jā, Dievs ir varens, un es gribēju pateikt vēl pēdējo lietu, kad es nedēļu atpakaļ skatījos Paipas Ozolinkevičs vienu video par šīm smaržām, kad mums ir jābūt kā saldām smaržām Dievam. Jo ja mēs būsim kā saldas smaržas Dievam, tad mēs patiksim Dievam, tad mēs patiksim arī visiem. Tā kā būsim šīs saldās smaržas, un lai Dievs jūs visus svētī. Amen.